Tātad šodien esam ērgļos testos, kas ir jau pēc kārtas sanāk trešie. Pirmos Lietuvā tiešām īsu gabaliņu izbrauc, otrais bija Rallija Sprints Lietuvā un tagad šie trešā izbraukšana jauna automobila Evo 10. Jāsaka, ka mašīna ir ļoti laba tiešām un liekas, ka varētu noteikti būt ātrāka par Evo 9. Bet, šobrīd līdz pirmajām sacensībām viss ir atkarīgs no manas pierašanas pie mašīnas un pārliecības par sviru raustīšanu, tā varētu teikt. Jaunā mašīna priekš manis kā stūrmanim laikam viņa ir mazāk jauna un neapgūta nekā Andim, jo, protams, ka pilotam tas ir vislielākās tās atšķirības. Tas, ko tieši es kā stūrmanis jūtu, ir tas, ka mašīna šķiet tā vismaz pēc sajūtām viņa ir nedaudz tāda kā lielāka, vairāk tā kā lēdzenāka. Viņa nav tik asa, varbūt kā bija 9. evolūcija, tāda precīzāka, asāka varbūt. Tas, ka Evo 10 ir lielāka jauda un svars arī ir lielāks. Tas ir kā tie tikai 2 punkti, bet vadāmība turpat nevar salīdzināt. Tur ir vienkārši viss ir pavisam savādāk. Tiešām ir liela atšķirība. Nav tā, ka visas braukšanas nianses tiek atstātas pilotu ziņā. Protams, viņš ir tas, kurš tur groza stūri un rausta visas pedāļas, bet tīri tās izjūtas jau kopīgi braucot mēs arī apspriežam. Un ir kaut kādas nianses, kā piemēram šodien mēs testējam vairāk riepas, mēs braucam vispirms tādām saucamajām skuiņām, pēc tam ar asimetriskajām riepām. Es arī to noteikti sajūtu, teiksim, kā kuros līkumos, kura riepa savādāk uzvedās. Jaunā mašīna, protams, kā patīk, un es domāju, ka mums arī būs ar viņu labi rezultāti. Tagad vienīgi tāpēc mēs arī pirms šīm ziemas sacensībām cenšamies tā intensīvāk patrenēties, jo laiks nebija daudz. Jā, šobrīd mums ir Evo 9 automašīna ziemas sacensībām, kur ir diezgan sveša. Un šobrīd mēs izbraucām vienu reizi un sapratām to, ka mašīna diezgan neturās uz ceļa. Līdz ar to mēs tagad ejam cauri amortizātoru regulējumiem, mašīnas augstumam, savērsumu jāskatās un jāmēģina piedzīt maksimāli tuvu, lai mēs varam ātri pabraukt, jo šobrīd tās sajūtas nav diezko pārliecinošas. Tā mašīna īsti nav saradusi vēl mani kopā. Šogad startēsim Latvijas čempionātā visus posmus un skatīsimies pēc iespējām. Varbūt izbrauksim arī kaut ko ārpus Latvijas, bet galvenais uzsvars tiek liekts uz Latviju un uz Latvijas čempionātu posmiem. Pirmais brauciens bija tāds, kad īsti nesapratām, kas ar mašīnu regulējumu galīgi garām. Tur, teiksim tā, no vasaras nekas nebija darīts jaunu. Tad gājām visām pozīcijām cauri, savērsums, sagāzums, amortizātori, mašīnas augstums un tā tālāk. Riepu spiedienu un izskatās, ka beigās arī dabujām labus regulējumus un arī dopu laiku uzlabojās. Jau pēdējā dopā jau varējām diezgan līdzīgi ar Andi vienos laikos braukt. Tā kā es uzskatu, ka esam sagatavojušies pienācīgi. Prieks, ka stūrmans salasīja diezgan labi. Priekš pirmās reizes sporta mašīnā ļoti labs uzskats. Tā kā liekas, ka viss ir ok.
Noteikti ir daudz vietas, kur ir jau daudz kas jāuzlabo, bet ja jau pilots saka, kad ir labi, tad jāsaka, kad ir labi. Sākumā varbūt neatradām savu tempu, bet beigās jau kā Mārs teica, un kā redzējām rezultātos, bijām ar Andi jau vienos laikos, kas pret 9. pret 10. evolūciju laikam ir ļoti labi. Ja atliks laiks, tad noteikti vēl vienu treniņu izbrauksim ar mazliet uz pierakstiem un lai ritīgi iebrauktos pirms Lietuvas sacensībām.